man arī nav ļoti viegli uzstāties pēc diviem maniem skolas kolēģiem ar uguns ascendentiem, ziniet, ja, visiem tā dzīvē neveicās. Bet es darīšu, ko varu. Un parunāšu par, vispirms sākšu ar Plutonu, jo reāli es atzīstos, es biju tā, kas izdomāja šo konferences datumu, šo konferences tēmu, es viņu arī visu uztaisīju, un tā tas manā dzīvē visbiežāk arī notiek, ja man kaut ko gribās, tad es pats to daru. Tā tas bija ar nometnēm, tā tas bija ar skolu, tā tas ir tagad ar konferencēm, un es sākšu tā kā skolā ar Plutona aprakstu, ar iepazīstināšanu, kas tad īsti ir Plutons, kas mums ir mūsu šodienas varonis. Un te ir zīmējums ar Plutona orbītu, un droši vien, kad atkārtošana zināšana māte, gan jau jūs visi to esat redzējuši un zinat, bet Plutona orbīta ir ļoti izstiepta un ekliptiska, eliptiska, tieši tāpat kā Hirona orbīta, par kuru no rīta runāja Gona, tad arī Plutona orbīta ir izstiepta, un brīžiem viņa ceļš pienāk Saulē tuvāk nekā Neptūns. Tad brīžiem Plutons iet pa zīmi ātrāk nekā Neptūns, un brīžiem viņš aiziet atkal dikti tālu, un atrodas tātad Kuipera joslā. Plutons ir atklāts 1930. gadā, tad vēl pat nav 100 gadi pagājuši, un viņu meklēja ļoti intensīvi zinātnieku grupa Amerikā gandrīz 30 gadus. Un atklāšanas datumā Plutons atradās Vēža zīmes 18. grādā. Tad šos visus meklējumus uzsāka viens no vadošajiem pētniekiem, bija astronoms un bagātnieks Percivals Lowells, amerikānis. Viņš arī dibināja observatoriju, kura šiem pētījumam nodarbojās. Viņš, diemžēl, 1916. gadā nomira. Un apmēram 10 gadus viņa atraitne tiesājās ar šo te zinātnieku grupu par to, kas kuram piederēs, cik kuram naudas un tam līdzīgi pētījumi nenotika. Tad, kad pētījumi atsākās, tad burtiski dažu gadu laikā, Plutons tika atklāts. Kāpēc viņu meklēja? Tāpēc, kad pētot Neptūna orbītu un Urāna orbītu, tika konstatēts, ka ir kaut kas ietekmē šīs orbītas un tika meklēta tad nākamā Saules sistēmas planēta. Plutonu atklāja lielām gavilēm, uzreiz nosauca par 9. Saules sistēmas planētu. Tomēr laika gaitā atklājās, ka nemaz ne tik ļoti planēta viņš ir. Plutons arī astronomijā izdarīja transformāciju, tāda ir viņa daba. Un Plutona dēļ tika pārskatīts planētas status, un jau kāds 20 atpakaļ astronomi nolēma, ka Plutonu turpmāk sauks par punduru planētu. Es nezinu, vai Plutons par to ir informēts un ko viņš par to domā. Tas, kas ir noteikti ļoti būtiski, un neviens no citiem atklātajiem objektiem līdz šim arī Kuipera joslā tāds nav, tas, ka Plutons faktiski ir dubultsistēma. Plutonam ir pavadonis Hārons, mitoloģija, tie, kas zina, viņiem droši vien visi šie vārdi ir pazīstami, kur Hārons ir tikai 2 reizes mazāks par pašu Plutonu. Faktiski sanāk, ka viņi rotē viens ap otru. Zemei mēnesis ir, tur ļoti skaidrs mēnesis, cik tur tās reizes mazāks, un viņš smuki rotē ap Zemi. Un, protams, jā, viņš ietekmē Zemes kustību, bet ne tik ļoti. Plutons ar Hāronu faktiski rotē viens ap otru. Par Plutona vārdu, tad, kad planētu atklāja, izsludināja konkursu, kā mēs šo planētu sauksim. Visvairāk tika minēts tad vārds šis te Plutons, jeb grieķu vārda Aida, Hades analogs. Un, kas iespējams, ka šajā situācijā bija nozīmīgi, Plutona nosaukumā pirmie 2 burti, tad ir šī te astronoma entuziasta Plutona atklājēja iniciatora Percivala Lowella iniciāļi PL sakrīt ar šo Plutonu, angliski Pluto. Un 2 populārākie bija Minerva, tomēr kādai dāmai arī vēl kādu planētu vajadzētu laikam iedot, jo savādāk visas jaunatklātās planētas tika piešķirtas vīriešu dieviem, un Kronam, lai cik tas dīvaini nebūtu, jo Krons ir Saturna analogs. Un, acīm redzot, par labu Plutonam nostrādāja arī arguments, ka pārējiem Krona, jeb Saturna dēliem un meitām jau bija savi astronomiskie objekti. Tad Neptūna un Jupitera vārdā planētas jau ir. Krona meitām Rejai, es tagad pēkšņi neatceros stresā nosaukums pārējās, bet viņas tika pie saviem asteroīdiem 19. gadsimtā.
Un, vispār šo garo stāstu var atrast Wikipēdijā un papētīt un paziņkāroties. Kāpēc es par to stāstu? Tāpēc, ka man, pirms es ķeros pie astronomijas, astroloģijas un nosacītām kaut kādām tabulām un aspektiem, es gribēju skaļāk parunāt par šaubām un pārdomām, kuras man pašai ir saistībā ar Plutonu. Un pirmā, vai mums vispār vēl kādā veidā ir iespējams izvērtēt, nosacītais, pasaules zemapziņa. Tad mēs paņemam ļoti ietekmīgu, bailīgu, tādu pamatīgu zemapziņas mitoloģisko spēku, Aidu, Plutonu, piesienam viņu pie konkrēta debesu ķermeņa ar izmērāmu ātrumu, efemerībām, tabulām, aspektiem, gaitu pa zodiaku un tam līdzīgi. Un turpmāk, tātad no 1930. gada, pasaules cilvēces vēsturē, šie divi spēki apvienojās kaut kāds Saules sistēmā esošs materiāls objekts, un šis te sen cilvēces zemapziņā dzīvojošais spēks. Es pieņemu, ka tam ir tomēr ļoti liela nozīme, un saistībā ar šo ir manas otrās šaubas par to, vai tiešām mēs varam izmantot Plutonu kartēs, kas ir pirms 1930. gada, tad, kad Plutons vēl bija, kā dievs bija atsevišķi, un planēta, šis te, pundura planēta, šis te Kuipera joslas objekts bija atsevišķi. No vienas puses mums latviešiem, šī situācija ir drusku pazīstama. Mēs atceramies, mums ir teikas par ezeriem, vai ne? Kuri lidoja pa gaisu, viņiem vārdi jau bija, un tad, kad kāds šo vārdu nosauca, viņi tur nolaidās un atradās. Varbūt ar Plutonu ir kaut kā līdzīgi, bet tad šie ir, respektīvi, jautājumi nevis uz atbildēšanu, bet uz padomāšanu. Man ļoti patīk tādi jautājumi. Astroloģija. Astroloģija ir mācība par cikliem, un katrai planētai ir vairāki cikli. Viens ir katras planētas cikls cauri zodiakam. Un tieši šajā cikla daļā tad mēs runājam par Plutonu, kurš zodiakā ir aizgājis līdz ūdensvīra zīmei. Un otra lieta ir planētu mijiedarbības. Visi zina, pat tie, kas ar astroloģiju vispār nav pazīstami, zina par Saules un Mēness ciklu. Patiesībā savstarpējo attiecību cikli ir absolūti visiem debesu ķermeņiem. Tad tajā brīdī, kad šie debesu ķermeņi satiekās, jeb jaunmēness, ir Saules un Mēness jaunmēness un ir divu planētu jaunā cikla sākums. Un tad šis cikls attīstās. Mēs zinām, ka Saules un Mēness ciklam kulminācija ir pilnmēness jeb opozīcija. Tā ir faktiski arī visiem pārējiem cikliem. Un es parunāšu par to, kādi tad šie cikli starp tālajām un sociālajām planētām, cik viņi ir gari, kad viņi ir sākušies un kas ar viņiem notiek. Un starp 5 sociālajām un tālajām planētām tad kopumā vienlaikus norit 10 dažādi cikli. Jūs redzējāt, cik ļoti sarežģīta analīze ir tajā, ko darīja Gaļina. Un arī mazlietiņa Maija pieskārās. Un vēl, ja grib tā kārtīgi astroloģiju pētīt, tad tur ir ko darīt, tur ir ko rakt. Tad aktuālie cikli šobrīd, kurās zīmēs sākušies, cik ilgi norit. Arī jums šos slaidus es aizsūtīšu. Respektīvi, tie lektori, kas piekritīs, dalībnieki visi e-pastā slaidus saņems. Tad šodien daudz apspriestais Jupitera Saturna savienojuma cikls, kurš pēdējais sākās 21. decembrī 2020. gadā ūdensvīra 1. grādā. Un tie, kas kaut druscīt šajā tēmā ir, ļoti labi zina, kad iepriekšējā 200 gadi bija ar Jupitera Saturna savienojumiem Zemes stikijas zīmēs, un šis te savienojums ūdensvīra 1. grādā tad atklāja gaisa 200 gadi. Jupitera Urāna savstarpējā savienojuma ciklu garums apmēram 14 gadi, un pēdējais sākās šopavasar, 21. aprīlī 24. gadā vērša zīmes 22. grādā. Jupiters Neptūns, ciklu garums apmēram 13 gadi, sākās 22. gada 12. aprīlī Zivju zīmē 24. grādā. Jupiters ar Plutonu, cikla garums apmēram 13 gadi, Plutona ļoti izstieptās orbītas dēļ, viņš tur var pasvārstīties. Pēdējais sākās 20. gada 5. aprīlī, 25. mežāžu zīmes grādā, arī par to šodien Gaļina jau diezgan daudz runāja.
Un tas, kas ir drusku specifiski, 200 gadu laikā, tad no 1900 līdz 2100, laikam drusku pāri, tikai 3 reizes Jupītera un Plutona savstarpējais šis te sākuma cikls sākās ar 3-reizēju savienojumu, retrogrādās kustības dēļ. Un iepriekšējā reize tad bija 1955. gadā, kad, starp citu, kas nosacīti ir būtiski, 55. gada 1. novembrī, dažas dienas pirms šī sākuma, pirms šī te cikla pirmā savienojuma, sākās Vietnamas karš, kurā Amerika bija ierauta vairāk kā 20 gadus. Un tad otrā reize, kad Jupīters ar Plutonu tikās 3 reizes, bija šis 20. gads. Kad pilnā sparā gāja Covid un visas citas pārmaiņas. Nākamā reize būs 2106. gadā Vērša zīmē. Citējot Maiju, ja jūs gadījumā esat ieplānojuši tik ilgi dzīvot, tad jūs to varēsiet pieredzēt vēlreiz. Saturnam ar Urānu cikla garums apmēram 45 gadi. Esošais sākās 13. februārī 88. gadā. Strēlnieka zīmes pēdējā grādā, un arī savienojums bija 3 reizes. Nākamais sāksies Dvīņu zīmes 29. grādā, 32. gadā. Es nesākšu sīkāk šobrīd stāstīt, kurš no šiem cikliem nozīmē. Tas ir atkal tur tāds, ja jums kādam tas... Kāpēc tas ir nozīmīgi? Ja jums kādam ir jūsu natālajā kartē šo planētu aspekti, tas nozīmē, ka šis cikls uz jums personīgi attiecās. Un man šodien vairākās lekcijās izskanēja sākumu meklēšana. Tad jums jau ir mājas darbi sameklēt jaunmēnesi pirms jūsu dzimšanas, sameklēt iepriekšējo aptumsumu pirms jūsu dzimšanas, un tagad var arī papētīt, kad sākās cikls, kuram jūsu planētām, jūsu kartē ir aspekts, un kāds aspekts tas ir, ko viņš ir sasniedzis. Saturna, Neptūna aspekts, cikla garums 37 gadi, iepriekšējais sākās 89. gada 3. martā, un nākamais būs tūlīt pat pēc pāris gadiem 26. gada 20. februārī, kad sāksies Sauna zīmes 1. grādā, nākamais savienojuma cikls. Saturns ar Plutonu cikla garums no 32 līdz 42 gadiem. Es jau teicu, Plutons ļoti dažādos ātrumos iet cauri zīmēm. Un jaunais sākās 20. gada 12. janvārī, Mežāžu zīmes 23. grādā, un mēs visi atceramies, kas notika 20. gadā, kāds process pasaulē sākās ar šo, tad Saturns un Plutons Mežāzī uz Saturna mezgla dienvidu par planētu mezgliem. Tā ir vēl tāda papildus diezgan advancēta astroloģiska tēma. Es nezinu, vai kāds Latvijā viņu pārzina. Bet Gaļinai ir grāmatas par šiem te mezgliem. Urāns ar Neptūnu. Cikla garums, nedaudz nemaz, 172 gadi. Iet apmēram pa 15 grādiem uz priekšu pa zīmēm. Esošais aktuālais sākās 1993. gada 2. februārī, Mežāžu zīmes 20. grādā. Urāns ar Plutonu, cikla garums no 110 līdz 175 gadiem. Aktuālais sākās 65. gada 9. oktobrī, Jaunavas zīmes 18. grādā, un visbeidzot Neptūna Plutona savienojums. Cikla garums aptuveni 495 gadi. Pusgadsimts, ja? Nē, pustūkstots gadi, jā. Pēdējais šāds savienojums 1891. gadā, 2. augustā, ja neņemam vērā to, ko es pat stāstīju par to, ka Plutons tad vēl nebija. Bet tas, kas ir nosacīti būtiski, ka šie savienojumi faktiski notiek apmēram vienā teritorijā zodiakā, burtiski paiet 5 grādiem uz priekšu katru reizi, un ņemot vērā šo te Plutona ātruma izmaiņas, faktiski visos šajos ciklos, apmēram 60 gadus pēc cikla sākuma, iestājās 70-80 gadu posms, kad Neptūns ar Plutonu iet sekstilā. Tas ir tas posms, kurā mēs visi esam piedzimuši. Mums visiem faktiski natālajās kartēs Neptūns ar Plutonu ir sekstilā. Un no tiem Plutons ūdensvīra zīmē, kādi būs tuvākie aspekti šo ciklu ietvaros, ko viņš veidos. Tad sekstilu ar Saturnu 29. martā 26. gadā,
Trigons ar Urānu un opozīcija ar Jupiteru 18. un 20. jūlijā 26. gadā. Man vispār nākošajā slaidā būs šī te 26. gada jūlija karte. Viņi izstāsta diezgan iespaidīgi. Beidzamos sekstilus ar Neptūnu. Plutons beigs apmēram 31. gadā. Šobrīd viņi atkal kļūst precīzāki. Tā kā ir šis te, viņš pasvārstās tur orbisos, bet beidzot izjūgs viņi pēc nepilniem 10 gadiem, kad sāks Neptūns attālināties, jo Plutons palēninās. Būs Plutons ūdensvīrā savienojumā ar augšējo mezglu 27. gada novembris un kvadrāts ar Saturnu 28. 29. gadā. Tad kopumā pārsvarā šie aspekti ir labi, vismaz tuvākajiem gadiem. Nav tā, ka lielās planētas ļoti izaicinātu šobrīd Plutonu. Protams, ir Mars, jā. Un Marsa aspekti pret Plutonu, pat cik Plutons ir Marsa augstākā oktāva, tad, viņi ir būtiski. Un tā kā viņi ierakstījušies arī šajā mundānajā kartē, šajā Saturna Jupitera savienojuma kartē, tad nāksies tuvākajos, atlikušajos 15 gados, kamēr šis cikls turpinās, ar viņiem ļoti rēķināties, jā. Tad šādi izskatās šī te 26. gada jūliju karte. Apsveicu visus, kam ir planētas 5. grādā, tātad 4 ar kaut ko. Jums būs, tā teikt, diezgan interesants šis te jūlijas droši vien 26. gada. Tāpēc, ka tur vienlaikus trigonus un sekstilus un arī opozīciju taisa 4 no 5 lielajiem elementiem, un visi vienā grādā. Es tagad smukumam pieliku arī mēnesi vēl, protams, ka viņš tur uzturās tikai kaut kādas pāris stundas, bet šī te trapece, galā viņš rāda, tad Plutons, Neptūns, Urāns un Jupiters šajā te 5. grādā, uzturēsies tomēr, kaut kādu visu jūliju vismaz, jā. Ja jums ir planētas, kādas zīmes 5. grādā, apsveicu, tas būs notikumiem, visticamāk, bagāts laiks. Un tātad, Plutons ūdensvīra zīmē. To, ko man noteikti gribās akcentēt, ka Plutons nonāk ūdensvīra zīmē 3. no lielajiem elementiem. Šīm te tālajām planētām, kas ir saucamās lielās, tālās, sabiedriskās, tur lielo kolektīvo zemapziņu un procesus vadošās planētas, viņām ir sava secība, kā viņas pārvietojās pa zodiaku. Un no šīs secības arī diezgan daudz, kas, manuprāt, izriet. Piemēram, tad, kad es dzimu, man priekšā visiem bija Neptūns, tad Neptūns vis tālāk zodiakā bija ticis līdz Skorpiona beigām. Tad Urāns man ir ūdensvīra svaru zīmes 1. grādā, un šobrīd Plutons taisa trigonu pret viņu, man ir sajūta, ka man tāds pie atomelektrostācijas pieslēgta. Un tad ir Plutons jaunavā, kurš ir aiz visiem jau tajā brīdī, bet arī tā secība mainījās 65. gadā, kad Urāns aizgāja garām Plutonam. Un Urāns panāca Neptūnu, aizgāja viņam garām Mežāzī. Līdz ar to ūdensvīra zīmē pēdējā pārskatāmajā periodā pirmais iegāja Urāns, pārvaldnieks, un, varbūt kā aprīļa joks, viņš iegāja pirmo reizi ūdensvīrā, tad pirmā Urāna ingresija ūdensvīrā 95. gada 1. aprīlī. Un, kas ir noteikti būtiski priekš mums kā astrologiem, mājās atnāca pārvaldnieks. Tad no 95. gada līdz 10. martam 2003. gadā Urāns atradās savā pārvaldītajā zīmē. Un, kā es mācu savā skolā, tad tālajām planētām izpausmes viļņi ir vairāki. Pirmais ir, kad viņi atrodas šajā zīmē, un otrais, tad, kad nāk darba tirgu un pie ikdienišķajām izpausmēm sociumā paudze, kura dzimst ar šo pozīciju. Tad no 95. gada līdz 2003. tie kā reiz ir šobrīd 20 plus jaunieši, kuri nāk iekšā esošajā aktīvajā sociālajā darba tirgu. 98. gada janvāra beigās ūdensvīrā Urānam pievienojās Neptūns.
iedeva ļoti reibinošu draivu visiem urāna plāniem. Mēs redzējām, principā teiksim, cilvēkam ar 30-gadīgu skatu atpakaļ absolūti neiedomājams pārmaiņas tajā, kā mēs komunicējam, kā mēs tiekam pie informācijas, kā izskatās mūsu ikdiena. Mūs visus piesēdināja pie datoriem, mums visiem iedeva telefonus, mums visiem iedeva internetus, un principā šobrīd bez tā mūsu dzīve vairs nav iedomājama. Un tad, kad Neptūns pamet ūdensvīra zīmi 12. gada 3. februārī, principā pasaulē jau visi pazīst internetu, tehnoloģijas, sociālos tīklus, portālus, visu to pasauli, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Tad šie te abi divi malači, tā teikt, miedarbojoties, mūs ir atveduši tur, kur mēs esam šobrīd. Visbeidzot, tad, atnāk Plutons. Jā. Tad šī ir Plutona ingresija. Džonsa figūra. Man viņas patīk, es viņas izmantoju, un es viņās redzu joprojām lielu jēgu. Ļoda. Kā mēs tiek mācījušies un zinu šo enerģētiku, ļoda ir ļoti stabila struktūra. Viņu izmainīt, viņā kaut ko izdarīt savādāk ir ļoti grūti. Un ļodas pirmais ķīļa elements ir Plutons ūdensvīra zīmē, tikko iegājušais. Tad šī ir vēl viena, tur ideja par to, kā tad mēs varam skaidrot, kā uzvedīsies Plutons ūdensvīrā, ļoti uzstājīgi. Viņš ies pa priekšu, viņš būs tas, kurš būs līderis dažādos procesos. Un dispozīcija ķēdīšu centrā ir Venēra, pie kuras ir Urāns, kas ir ūdensvīra pārvaldnieks. Otra ķēdīte ir Mārs ar Merkuru, un trešā ir zivju saimnieks Neptūns. Tad arī diezgan sadalīti šie centri šajā procesā. Un pavisam ūdensvīrā Plutons iegāja pat burtiski pāris nedēļas atpakaļ 18. novembrī vai 19. atkarībā no kuras vietas pasaulē mēs to skatāmies. Un tikai ar 3. reizi, viņš tā rūpīgi, kā jau tur tomēr lēnāks palicis, viņš izbraukā šobrīd šo te pirmos grādus. Un kopumā Plutona pārvietošanās pa ūdensvīra zīme būs apmēram tāda, ka gada laikā 4 grādi uz priekšu, 2,5 atpakaļ. Tad daļai no mums būs Plutons 3 reizes aspektos, un daļai būs 5 reizes, ar ko arī jūs apsveicu. Un tajā brīdī, kad Plutons ir stacionārs, respektīvi, kad viņš griežās, lai pagrieztos retrogrāds vai direkts, viņš vienā grādā var atrasties līdz 5 mēnešiem. Arī ar to es jūs un mūs visus apsveicu. Jā. Atgādinu, ka ūdensvīrs ir fiksēta gaisa stihijas zīme, un tā ir noslēdzošā gaisa zīmju triādē. Lielākā atšķirība Plutons mežāzī bija kardinālais. Viņš kaut ko gribēja, gāja un darīja. Fiksētais princips tā nerīkojās. Fiksētais princips, turklāt noslēdzošais gaisa triādē. Vispirms tad ir dvīņa intuitīvā domāšana, tad ir svaru izsvērtā sociālā domāšana, beigās ir šī ūdensvīriskā neironu tīklu, mūsu visu savienošanās un apvienošanās. Noteikti pamanīsim pārmaiņas tajā brīdī, kad pārvaldnieks mainīs zīmes, un pirmā izmaiņa notiks patiesībā jau šogad. Pārvaldnieks Urāns šobrīd vēl ir vērša zīmē, bet viņš sāks ceļu dvīņos jau šajā gadā. Nākamajā 25. Es jau dzīvoju 25. gadā, tāpēc, ka visas prognozes visi iet uz priekšu, jā. Bet pavisam viņš pārcelsies 26. gadā un tad taisīs trigonu ar Plutonu šajā 18. jūlijā. Uz Vēža zīmi Urāns pārcelsies 2032. 33. gadā un uz Lauvu 2039. 40. Lai analizētu Plutona darbību ūdensvīrā, kurām tēmām viņš pieķersies kādā veidā, mums ir jāņem vērā arī Saturna ceļš. Un tas, ko vēl lūdzu atceramies tajā brīdī, kad mēs analizējam Plutona ceļu ūdensvīrā, ka tas nav tikai Plutons ūdensvīrā. Viņš vienlaikus ir kvadrātā, fiksētajā kvadrātā ar Skorpionu un Vērsi.
un opozīcijā fiksētajā ar lauvu. Tad Plutons ūdensvīrā, kā viņš darbosies dzīvē. Tā kā tas šobrīd, man liekas, pat jau visi, kam nav slinkums, ir ierunājuši video vai uztaisījuši kādu lekciju par šo tēmu. Tas, ko es gribēju papildināt vēl no savas puses. Man liekas, kad īpaši vēl šobrīd diezgan ātrā tempā, kamēr urāns ir versija, ļoti ātri tas jau tiek runāts par autortiesībām. Tas vairs nebūs autortiesības uz vārdiem vai formulām vai patentiem. Principā es teiktu, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai mums būs jānostiprina autortiesības katram uz sevi. Jā, jo kopēt mūsu balsis, mūsu izskatus, mūsu tekstus, kā Jānis arī nodemonstrēja, nekādu problēmu. Un šī ētiskā dilēma šobrīd par to jau tiek runāts. Pasaules mākslinieki jau diskutē ar mākslīgā intelekta veidotājiem par to, ka mākslīgais intelekts izmanto viņa darbus apkopotā veidā, bet joprojām izmanto viņa darbus. Un tā ir problēma. Tas nav apstādināms process, un es nezinu, kādā veidā to varēs un vai varēs izkontrolēt, visticamāk, ne? Ūdensvīrs ir par demokrātiju un par vienlīdzīgām tiesībām. Un demokrātija un vienlīdzīgas tiesības nav visatļautība. Agresīvas izturēšanās internetā, sazvērestība teorijas, viltus ziņas un tam līdzīgi. Es domāju, ka Plutons ūdensvīrā diezgan ātri ar to tiks galā. Tāpēc, kad internetā viss ir izsakojams. Absolūti viss. Ja mēs esam internetā, ja mēs esam telefonā, ja mēs kaut ko rakstam, mums visur seko līdzi. Mēs kā latvieši šobrīd esam mazliet vairāk pasargāti. Vienu vienkārši iemeslu pēc mēs esam mazā valoda. Un ja ir daži no šiem lielajiem modeļiem, kuri jau diezgan labi runā latviešu valodā, tad ir citi, kuri vēl netiek līdzi. Un arī mēs šobrīd kā profesionāļi tiekam ir savas lekcijas. Man, piemēram, manas skolas lekcijas notiek jauktā formātā, kā viss šobrīd ir klātienē lekcijas, notiek attālināti Zoomā un tiek glabāti lekciju ierakstī Facebookā. Ja manas lekcijas būtu angļu valodā, viņas sen Facebooks jau būtu nofenderējis. Visu saturu, visu. Tas ir dažu mēnešu jautājums, visticamāk, kad latviešu valoda arī līdz tam tiks. Lai cik tas neizklausītos bēdīgi mums, es paredzu to, ka valstis kā nacionāli veidojumi drīz beigsies. Cilvēki dzīvos tur, kur ir resursi, cilvēki dzīvos tur, kur ir droši, cilvēki dzīvos tur, kur ir ērti vai sava komūna. Valstis, kā tā ir arī varbūt jaunā ūdensvīra laikmeta ideja, kad pēdējie 2000 gadi šīs kolektīvā atbildība, par ko runāja Guna, par katru atsevišķo individu mainās. Šobrīd katrs atsevišķais indivīds ir atbildīgais vairāk, un katrs atsevišķais indivīds veido savu dzīvi. Līdz ar to, arī to futūristi par šo šobrīd runā, nākotnē cilvēki dzīvos tur, kur viņiem ir domu biedri, kur ir atbilstoši viņu vajadzībām un prasībām. Un ūdensvīrs ir atbildīgais par nervu sistēmu un smadzenēm. Viņš izbraukās mums visiem tomātus, burkānus un visas smadzeņu rieviņas, cik viņas mums ir. Tie, kam ir, tur kaut kas šobrīd, tie, kam ir viņu planētas šajos fiksētā grādu sākumos, šobrīd jau to visu, droši vien var no savas pieredzes padalīties, kas tas ir un kā tas izskatīsies. Par mazliet par Plutonu ūdensvīrā. Nevēl es stāstīju par Plutonu atklāšanu un minēju savas šaubas par to, vai mēs varam runāt par Plutonu pirms atklāšanas. Un tad atklājot, Plutons bija Vēža zīmes 18. grādā. Lauva ir pirmā zodiaka zīme, kuru Plutons šķērsoja pilnībā jau atklāts, jau izvilkts mūsu kolektīvajā apziņā no zemapziņas dzīvēm.
Un Plutons tur bija diezgan ilgi, arī gandrīz 20 gadus, no 1938. līdz 1957. gadam. Tagad šī zīme piedzīvos opozīciju. Tie, kas tajā laikā dzimuši, tas, kas tajā laikā ir radies, transformējies, pārbūvējies, būvējies, veidojies, lauva ir radīšanas enerģija, un daudz kas, tas, kas tajā laikā radās, tiks mainīts, transformēts, jo nākotnē, kas ir ūdensvīru zona, mums to vairs nevajadzēs. Varam tīt atpakaļ valstis, apvienības, NATO, vēl viss, Eiropas Savienība un daudz dažādas tur organizācijas un vietnes un uzņēmumi, kas ir šajā laikā dzimuši, viņiem būs opozīcija, viņiem būs procesu, kaut kāda nobriešana. Jā. Tie, kas bija, tiem jāaiziet. Jā. Astrologi ir tad daļa astrologu, kas, mēs visi zinām Septenera pārvaldījumu, izraidījumu, eksaltāciju, kritumu. Par tālajām planētām tik viennozīmīgu šo te, apgalvojumu un teoriju nav. Laikam, neviens īpaši vairs nestrīdās par Urāna eksaltāciju Skorpionā, bet par Neptūna un Plutona eksaltācijas zīmēm notiek joprojām diezgan diskusijas tiem, kam tas interesē. Un es mēdzu daudz domāt par šīm lietām, un es principā, par cik es esmu savu skolas programmu arī diezgan bāzējis uz Podvodnija grāmatas, es piekrītu Podvodnija viedoklim par to, ka Plutons eksaltē lauvā. Ļoti vienkāršu fizisku iemeslu pēc. Saule spēja mums dot siltumu un gaismu, tāpēc, ka uz viņas nepārtraukt notiek kodola reakcijas. Un tad šī eksaltācijas zīme ir tā, kurā ir jānoved šo radīšanas procesu līdz kodola reakcijai, lai no tā gan tu pats, gan citi varētu iegūt šo siltumu, gaismu un enerģiju. Tātad ūdensvīru zīmē Plutons būs kritis. Ja mēs pie šī pieturamies. Planēta, kas ir kritumā, mēdz uzvesties, nepārāk saprātīgi. Tajā pašā laikā, atkal, tā ir teorija, un attiecībā uz Plutonu mums ir ļoti maza priekš astroloģiskajiem mērogiem, kuras vēsture ir vairāku tūkstošu gadu garumā. Šī Plutona nepilnus 100 gadus vecā vēsture ir ļoti maza. Tiesa, kopš Plutona atklāšanas arī sociālie procesi ir ārkārtīgi intensificējušies. Laiks ir intensificējies. Visiem laiks iet ātrāk šobrīd. Visiem pasauli griežās ātrāk. Visiem dzīves notiek ātrāk un intensīvāk. Tad es jau pieminēju, ka ūdensvīrs ir kvadrātā ar fiksētajām zīmēm. Mums ir ļoti aktīva, aktīvos gados esoša paudze, kuri piedzima ar Plutonu savā pārvaldītajā zīmē. Tad no 1000, laikam, jā, tagad pēkšņi pazud, man bija kaut kur pierakstīti tie datumi. Jā, jā, un viņš bija tur 11 gadus, tad diezgan ātri izgāja cauri. Tad kvadrāti šiem te Plutoniem Skorpionā ilgs gandrīz 20 gadu kopumā, un daudz rūpīgāk būs. Vismaz manā pieredzē, gan studenti, kas pie manis šo pozīciju nāk, gan klienti, lielai daļai no viņiem Plutons arī vēl stāv šajā ķīļa pozīcijā, tad kā pirmā planēta. Viņi ir ļoti jaudīgi, viņi ir pieraduši dzīvē daudz ko caursist. Viņi ir pieraduši ņemt ar spēku, ar spiedienu. Un tagad šis spiediens pavērsīsies pret viņiem pašiem. Novēlu jums, ja jūs esat šo laimīgo cilvēku vidū, lai jūs to pārvēršat par resursu. Neviens neteica, ka jābūt viegli. Tas, kas ir labā ziņa visā šajā, tas bija laiks, kad arī šis sekstils starp Neptūnu un Plutonu bija diezgan precīzs. Jācer, ka Neptūns, kurš arī tagad atkal ir sekstilā ar Plutonu, varbūt izglābs. Lai gan
Nu, tas nozīmē arī, ka Neptūns taisīs kvadrātu vienlaicīgi ar Plutona kvadrātiem. Būs interesanti. Un, nu, noslēdzot šo visu, es esmu tur sarāvus visu ātrāk, daži personīgi momenti. Tad, kad Urāns bija uz MC manā kartē, es pirmoreiz dzīvē biju pie astrologa. Man jāsaka, ka man ir palaimējies, tāpēc, ka es trāpīju pie Andrača. Jau tajā laikā, kad tas bija horoskopa centrā, un, ja es pareizi atceros, Andrija koriģē mani, jūs tur bijāt 2 toreiz, ja? Juris Kauliņš un tu, ja? Es nezinu, vai es būtu šeit, ja es būtu trāpījis pie Jura Kauliņa. Paldies! Es trāpīju pie Andrača, man ļoti patika tas, ko viņš man izstāstīja, un man likās, cik forši, es arī tā gribu. Un tad pagāja vēl daži gadi, uz MC atnāca Neptūns, un es aizgāju mācīties astroloģiju. Atkal pie Andrača. Esmu joprojām viņam ļoti pateicīga. Un, nu, tagad, 2028. gadā, tur būs Plutons. Jānis saka, mākslīgais intelekts pārņems manu profesiju. Nu, ko darīt? Tad es, meklēšu zeķes, būšu brīvs elfs. Nezinu, es neticu, ka tas notiks tik ātri. Skaidrs, ka labākais, ko šobrīd jebkurš astrologs var darīt, ja tas viņu šī tēma patiešām aizrauja, interesē un ir zināšanas, pieredze un pārdomas, būt daļai no mākslīgā intelekta apmācību procesa. Dodiet savas zināšanas šim te mākslīgajam intelektam. Attiecībā uz mākslīgo intelektu vēl, Jāni, tev nepatiks. Bet ir arī cits mazliet viedoklis par mākslīgo intelektu. Šobrīd viņa paša ģenerētais saturs internetā vairojās ar tādu ātrumu, ka drīz mākslīgais intelekts kā čūska sāks ēst savu asti un paliks dumjāks. Kā viņi šo nokontrolēs, tā ir viņa problēma droši vien. Bet Jānis palīdzēs, jā, protams, jā. Jo jau šobrīd ir ārkārtīgi daudz satura internetā, kur ir ģenerējis mākslīgais intelekts. Un viņa kvalitāte nevienmēr ir tā kā kvalitatīva, ja tā var izteikties. Tad tā ir vēl viena problēma, kas stāv priekšā šiem te mākslīgā intelekta attīstībai. Lai Plutons ūdensvīrā šo visu transformē, es tikmēr turpināšu strādāt savā astroloģijā, turpināšu mācīt savus studentus, konsultēt klientus un ceru, ka organizēt arī vēl kādu konferenci. Paldies, šobrīd tas no manis viss.